Dembele. Tukumā, Audā, bet arī Valmierā 2 sezonas. Pirmas var mēģināt kādu momentu izveidot šeit piespēlē. Centrējums un garām vārtiem. Kas par momentu šeit būtu vārtus? Ja, šeit sako Soloham piespēle. Un kļūdās šeit Solku un šeit viltīgs sitiens un bumba ir vārtos 2-0. Valmiera panāk šajā spēlē 15 minūtē. Pieļauj šeit kļūdu Soloka un īsā laika sprīdī Valmieras. Būsi vārtus, Supernovas dublieri pašā spēles izskaņā. Tur 88. minūtē, bet pastīsimies šo momentu no Valmieras, vai būs 5. vārtu guvums. Sako tālu piespēle tur uz priekšu. Un šeit iet, bet tur aizmugura fiksēt uzreiz. Ķermenī varētu paspēt atnākt palīgā un pārņemt bumbu valmieriešu rīcībā. Tagad Gleisonam brīva mālā. Sākumā ieraudzīja 7. numuru, bet pagrājās pavisam mugurīgi. Tur bija 77. Un tagad gan Gīgs norauj gar zemi Dembelē. Un šeit ir dzeltenais futbolists Sana Jesīs. Vai Sana Jesīs, drīzāk. Ņemot vērā to, ka komandas sastāvā šobrīd viņam savainojums. Lietas spēlēt. Ui! Stecenko 2 epizodēs. Nevienam, teiksim tā, vienā epizodē 2 dažādus pretinieks pietur. Mums rezultāts ir 1-0. Atgādina Mamadou Dembelē. Līdz šim vienīgi tālāk prom no savu soda laukuma. Tagad Gleisons. Skaisti gaisā apstrādā bumbu, nu var redzēt tos gados. Un paskatīsimies Gleisons pie bumbas. Gleisona! Valmiera dodas uz priekšu, Dembelē, Gleisons, Gleisons tur jau uzreiz varēja redzēt, ka bumba aizlido ļoti šķība. Tur laikam neviens nesot bijis konkurence. Nu, pierakst arī, tā tad ir Paris Saint-Germain jaunas sistēma pilnā ātrumā. Dodas uz priekšu šis spēlētājs. Un tādā īļuvis par kā fānu klubu un līdz ar to tāda loģiskāka piramīda arī Valmieras futbolā. Mainieku lauku pusē tagad. Var doties potenciāli pretuzbrukumā, tur šeit būšam brīva zona, arī uzskriet. To arī var gan dzirdēt, gan arī spēles laikā izskatās, ka bumba arī nedaudz. Kāds svešinieks tomēr pats arī ir kādā brīdī bijis. Viņš nav virslīgā, starp citu arī Paris Saint-Germain akadēmijas pieredze, tā kā kvalitātīta. Ķermenī piespēlē. Līdz bumbai. Un ir bumba vārtos. Skatāmies, tiesnesis neceļ karodziņu, un tas ir Dembelē. Šķiet viņa 5. vārtu guvums šajā sezonā. Vajadzētu tā būt. Tā kā viņš noķer Keviju Cēsnieku. Salēks aktīvi 2 cīņa ar Leniju. Tiesnesis nefiksēja noteikumu pārkāpumu, jo tā tur vienkārši nebija. Dembelē lielā ātrumā kreisajā flangā. Vairāk Stepānovs piespēles sako Dembelē, sitiens garām vārtiem. Bet izdodas saglabāt bumbu, tagad vēl viens centrējums uz tālo stabu. Jāsit bumbu vārtos! Pieskāriens nedaudz šobrīd pieviļ RFS komandu. Šeit labi iespēja un bumba ir vārtos!
Kamēr centos. Numurs. Aleks Petrovs, 35. Thank you.